Āfrika ir vienīgais reģions pasaulē, kur nabadzība un bads aizvien pieaug, neskatoties uz to, ka palīdzībai ziedoti $50 miljardi. 80% Āfrikas zemnieku iztiek ar mazāk kā $1 dienā, un vairāk kā 40% Āfrikas iedzīvotāji pietrūkst tīra dzeramā ūdens. Tikai 2 no 5 bērniem ir pieeja pienācīgai izglītībai. Šobrīd vairāk kā 2/3 no Āfrikas kontinenta ir tūkstnesis un pustūkstnesis. Tūkstneša izplešanās ietekmē vairāk kā 65% Āfrikas iedzīvotāju. Šodien gandrīz 90% no sākotnējiem mežiem Rietumāfrikā ir izzuduši. Uz katru iestādīto koku tiek nocirsti 28 koki. Koks netiek izmantots kā kurināmais un ir arī viena no galvenajām eksporta precēm uz Rietumvalstīm, kā arī uz Āziju. Uz katru cilvēku rietumos tiek izmantoti vairāk kā 200 kg koka materiālu gadā, un arī Indijā un Ķīnā pieprasījums strauji pieaug. Better Globe ir starptautisks uzņēmums, kurš tic uz tirgu orientētai labdarībai. Mēs dibinām meža apsaimniekošanas ilgtermiņa saistības, kas rada ienesīgu vietējo biznesu, kurš ir patstāvīgs un spēj izdzīvot bez labdarības un pabalstiem. Atšķirībā no citiem mežsaimniecības uzņēmumiem, Better Globe stāda kokus daļēji neauglīgās teritorijās, kur ir sliktāki iespējamie apstākļi mežsaimniecībai, un cilvēkiem ir visgrūtākie dzīves apstākļi, kur nav darba vietu, skolas un citas pamata infrastruktūras. Tie, kas dzīvo pustūkstnesī, izdzīvo no mazamēroga lauksaimniecības. Bet zeme ir grūti arama un pēc ūdens jāiet kilometriem tālu. Lai veidot koku plantācijas, mēs ierīkojam urbumus ūdens iegūšanai un veidojam apūdeņošanas sistēmas, izmantojot mūsu ekspertu izstrādātas unikālas tehnoloģijas. Mūsu klienti iegādājas koku stādus, un mūsu ziedojuma pakas satur 2 koku stādus pircējiem un 2 koku stādus vietējiem zemniekiem. Kopā ar 500 litriem ūdens un palīdzību ar mikrokredītu aizdevumiem, kā arī atbalstu jaunu skolu izveidošanai. Mūsu koku plantācijas rada daudz darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Koki, kurus mēs stādām, samazina pārtuksnešošanos un ierobežo siltumnīcas efektu. Koki saista augsni un novērš zemes eroziju. Mēs vēlamies sniegt nabadzīgiem cilvēkiem iespēju īstenot savus mikrouzņēmumus, tāpēc mēs piedāvājam arī mikrokredītus. Piemēram, vīrietis ģimenē var strādāt un saņemt algu Better Globe plantācijās, bet sievietes saņem mikrokredīta aizdevumu, lai ieguldītu to ģimenes saimniecībā. Bērnu izglītība ir pamats, lai pārvarētu nabadzību un korupciju. Tāpēc Better Globe būvē skolas sadarbībā ar Child Africa. Unikāli Better Globe dara tas, ka mēs sniedzam palīdzību un atbalstu nabadzīgajiem un pasaules videi, tomēr mēs esam pelnoši un varam dalīties ar peļņu no mūsu biznesa. Kad jūs nopirksiet koka stādu, šis koks piederēs jums. Un jau pēc 5 gadiem jums tiks izmaksātas dividendes par jūsu koku. Jūs veidosiet labāku pasauli, pelnot naudu. Jo vairāk koku tiks stādīti, jo vairāk darba iespējas tiks izveidotas. Vairāk ģimeņu varēs saņemt mikrokredītu aizdevumus un vairāk bērnu varēs izglītoties. Kopā ar jums mēs veidojam pilnvērtīgāku sabiedrību dažos no pasaules visneaizsargātākajiem reģioniem. Better Globe mērķis ir iestādīt tik daudz koku, cik cilvēku ir uz zemes. Līdz tam mēs būsim izveidojuši vairāk skolu un devuši mikrokredītus visnabadzīgākajiem lauksaimniekiem, cik daudz agrāk neviena cita organizācija nav darījusi. Lai sasniegtu šos mērķus, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība.